Čau, draugi! Klimata draugu otrā sezona. Šoreiz parunāsim par pilno būvniecības procesu. Sākot no arhitekta, beidzot jau ar reālu mājas īpašnieku. Šodien mūsu tēma ir par jūsu jauno objektu, par to, kādā veidā arhitekts var ietekmēt būvniecības procesu, labās un sliktās pieredzes. Ar mani šodien kopā ir Uldis no 3DAD. Viņš ir arī šī uzņēmuma īpašnieks ar diezgan lielu pieredzi. Uldi, pastāsti, māja no betona vai māja no koka? Manuprāt, ka betona, bet tas ir katram individuāli personīgi. Sāksim no paša sākuma. Es ar savu sievu izdomāju, ka mēs šogad celsim māju. Nu jau ir rudens. Ir reāli? Šogad? Jā. Nē. Nu, žēl. Nu labi, domāsim par nākamo gadu. Bet īsumā tā, vai tu vari man izstāstīt no brīža, kad mēs griežamies, teiksim tā, esam izdomājuši, kad mēs būvēsim māju, kas būtu tas, ar ko būtu jāsāk? Vai pirmais ir projektētājs vai kas? Pirmais ir pilnīgi noteikti atrast savu pareizo arhitektu, ar ko jūs vēlaties strādāt. Un es arī ieteiktu patiešām pameklēt un aprunāties. Tas veidojiet sarunas un saprotiet, vai jums saskan domgājiens, vai jūs saskan temati, tas, kas jūs interesē un vai jums ar šo arhitektu saskan. Jo arhitektiem būs jāspēj iztulkot, pārtulkot to, ko jūs vēlaties, ko jūs viņam stāstat, uztvert arī tos robus, ko jūs nepamanat. Caur arhitektu arī jūs varat konsultatīvi meklēt, ja jums vēl nav dabūt pat zemes gabals. Jā, tad ar viņu arī jūs varat konsultēties par to, kādiem zemes gabaliem varētu būt kādi zemūdens akmeņi. Jā, un vai tas patiešām ir labs investīcija objekts jūsu nākamajai 20 gadu dzīvei. Jā. Tā kā sākums pilnīgi noteikti ir saruna pie arhitekta. Kaut kur dzirdēta lieta, jo man arī iepriekš bija zemes gabals, kurā bija diezgan grūti novietot māju pie mūsu Latvijas likumdošanas. Diezgan interesants jautājums. Klienti par to parasti uzreiz nedomā, bet es uzreiz pajautāšu, ir svarīgi, kādu apkurses sistēmu mēs izvēlamies, vai tas ir siltumsūknis, vai granulu katls, vai gāzes katls tev kā projektētājam? Daļēji. To viennozīmīgi ir labāk zināt laicīgi. Atkarībā no apkuras veida ir atkarīgas prasības uz tehniskajām telpām arī. Ja? Gāzes apkurei, piemēram, ir nepieciešams obligāts loks un izēja uz āru. Ja, kas, teiksim, ir siltumsūknis, tad to sistēmu var pat uzstādīt tā, ka viņai tehniskā telpa faktiski var gandrīz nebūt. Ja? Ar atkarīgs no ūdens apsildes veida. Ja? Tās tehniskās lietas ir svarīgi par viņām laicīgi sākt domāt, tīpaši tā ir privāta māja, jo ar privātu māju bieži vien, lai iekonomētu būvniecības budžetu pašiem klientiem, īpašniekiem, ir jāiesaistās tajā izpētes procesā, ko viņi galā grib. Arhitekts nespēs atbildēt uz visiem jautājumiem līdz pēdējiem, tāpēc tehnoloģijas ir jāmeklē arī pašiem, jāskatās, kas ir tas, kas jums uzrunā, kāpēc jūs viņu vēlaties šādā, kur tādā, tur vai citādā. Ok, bet jautājums, kā, teiksim, es esmu izdomājis konkrētu tipu māju, vai šo telpu vai vietu izvietojums var mainīt ēkas energoefektivitāti. Tātad tas nozīmē, ka, nezinu, es esmu izdomājis, ka man vajag 160 kvadrātmetru māju, bet, piemēram, man vajag augstos grieztus 6 metrus. Vai tas maina, nemaina, man ir pie tā jāpiedomā, nav pie tā jāpiedomā? Tev kā klientam par to nav baigi jādomā. Ir kaut kādi pamatprincipi, pēc kā var vadīties, lai panāktu energoefektīvāku māju, bet viss ir tāds balansā, kompensējams. Ja? Grib lielākus logus, lielāku logu pazeminās energoefektivitāti. Vienlaikus ieliec biezāku stiklojumu, vai vairāk paketi pareizāk. Paredz energoefektīvākus logus. Viņas šodien ražo diezgan ļoti advancētus un siltus un labāk nekā durvis, kas man liekas. Ir stiklojums, kurš ir efektīvāks nekā metāls ar paketējumu, bet tas tā ir. Un ir veidi, kā to kompensēt, bet viss atšķirās uz budžetu.
Arī ir viena no primārajām pirmajām lietām, kas jāizdomā, kas ir jāsaprot, kāds ir jūsu realistiskais budžets. Un tas daļai arī nozīmē to, ka brīdī, kad es nāku pie tevis, kā pie arhitekta, es arī nosaucu kaut kādus savu budžetu, ko es plānoju investēt mājā. Un tad pēc tā jūs pasakiet, vai tas ir reāli vai nav. Vai tur, teiksim, man jāpalielina savs budžets, vai tieši otrādāk savas iegribas jāsamazina. Pareizi? Jā. Vai tas ir svarīgi konsultēties tev kā arhitektam ar inženieriem, kas ir saistībā par ventilāciju, tātad rekurprāciju, par apkuri, par, nezinu, ja ir kondicionēšana paredzēta, vai tas, teiksim, tas ir tā kā otršķirīgi? Tas ir svarīgi. Es atkal izriet no klienta vēlmēm, ko viņi vēlas. Es nenovilku to strīpu tikai uz apkuri, bet ar ūdens kanalizāciju ir arī elektrības prasības. Ja vienam pietiek pāris rozetēm, citiem vajag smart māju, un tas ir tā tehnoloģijas atšķirības milzīgās. Tas ir svarīgi konsultēties, bet teikšu, ka tehnoloģiski tas netiek 100% atrisināts projektēšanas stadijā. Un ir vērtīgi ar no klienta puses laicīgi iesaistīt speciālistus kā jūs, kas var nokonsultēt un var pateikt, ka skaidrs ne tikai kā šeit vajadzētu darīt, bet mēs iesakām šādi, un tā, ka jūs tiksiet līdz tam, mēs izdarīsim tā un tā. Jo, kas bieži notiek, ir, kad ja speciālisti nesavienojās, ja arhitekts runā tikai ar savu inženieri, un tad būvniecības laikā klients runā ar savu piegādātāju, ja, tad pusi no tā, ko arhitekts ar inženieriem ir izdomājis, kad tie jaunie speciālisti, kas atnāk un saka, nē, mēs šitā nedarām, bet to griežam nost, tur tas tā, un šitais viņam jāiet citādāk. Tāpēc noteikti būtu labi, kad arhitekts ir izvēlēts, tu sāc strādāt ar arhitektu, visdrīzāk tu jau piesaisti būvnieku, un tad jau atsevišķi kaut kādas inženieru tehniskās komunikācijas, ja ir paredzēta konkrēti atsevišķi speciālisti, ja to nenodrošina būvnieks. Jā, jo vairāk galvas plānošanā, jo labāk. Bet labi, mēs runājam noteikti par šīm vienas ģimenes mājām. Jā, tur noteikti, kad ir, teiksim, mazāk sarežģījumi, tas nav industriāls objekts, jā, kur noteikti ir miljonus dažādas lietas. Bet šīs lietas noteikti ir jāievēro. Vai tev ir bijuši projekti stadijā, vairāk runāsim par privātu mājām, projektu stadijā, kad būtībā kaut kas jau ir izdarīts, tavs projekts, un pēkšņi atnāk, kad šī māja ir pavisam cita, un kā to atrisināt? Vai ir bijuši kaut kādi saucamie faili? Ir bijis tā, kad klients izmaina un pārbūvē tā, kā viņš grib, un mums nākas iet. Atkal, tā ir dokumentācijas, atrisināt to visu. Mēs pārzīmējam, pārskaņojam būvvaldē, un viss ir laimīgi. Kamēr vien klients nav izdarījis kaut ko, kas nav saskaņojams. Ja, tad, piemēram, tā man nav gadījies, bet konceptuāli, ja māja ir novietota, teiksim, 3 metrus tālāk, ja, un pēkšņi viņi pārkāp sarkanās līnijas, tad man nav likums, vai nav ko pamatoties, ko es to varu saskaņot. Ja. Tā kā vajadzētu būvēt pēc iespējas pēc projekta. Ja jums būvējot rodas šaubas, ka jūs gribat kaut ko citādāk pamainīt, un kad nē, bieži vien tā ir, kad sāk būvēt un saprot, uz papīra izstījās labi, bet te tomēr kaut kas nav. Runājiet savu arhitektu, iesaistiet viņu un turpināt šo konsultācijas procesu. Jā. Tas nav tikai tāpēc, lai dabūtu papīrīt, ka jūs varat būvēt, bet tas ir, lai patiešām izplānotu to ēku, kāda jums būs derīga, tad jūs viņu lietosiet. Kā tu uzskati? Kā pareizāk ir man kā klientam kopā ar tevi kā arhitektu saprojektēt gan, lai būtu estētiski skaisti, gan arī vienlaicīgi energoefektīvi un atrisinātu visas manas prasības? Vai vienmēr plašāk ir labāk, vai labāk tomēr ir pareizs izvietojums mājā? Pareizs izvietojums ir būtisks. Es varu teikt, ka veidojot sarakstu un diskusiju ar arhitektu, veidojiet prioritāšu sarakstu, kam ir lielāka nozīme. Un, ja agrāk vai vēlāk jums nāksies uz kaut ko ekonomēt un pārrēķināt un pārtaisīt, un tajā brīdī ļoti labi saprast, kas ir tās prioritātes. Ir dzirdēts stāsti, ka cilvēki izvēlās lētākus apkurs
katls vai sistēmas jau un ieliek krutāk sitāļu flīzes. Un beigās ziemā saulstieļi tā iekārta nestrādāja. Lai gan papīrītis rāda, ka tas ir 1:1. Tā prioritāšu sadala nav bijusi pareizi. Ja, kad estētika ir svarīga, bet viņi var panākt arī diezgan ekonomiski. Tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme, un viņas tomēr nodrošina, ka tā māja kalpo un funkcionē jums. Un tam ir ļoti liela nozīme. Un izkārtojumam, izvietojumam ir arī tikpat milzīga nozīme, jo ir redzēti plānojumi, kur tie kvadrātmetri ir lieli, bet vienalga veidojās kaut kādi neizmantojami stūri, kaut kādas telpas, kuras šķiet drausmīgi šauras un mazas. Un tas ir tīri izejot no tā, ka tas plānojums nebija līdz galam atrisināts vai nebija varbūt pareizais sākuma punkts, no kā jūs viņu veidojāt, un varbūt vajadzēja izskatīt vēl opcijas un pārklāt. Nu jā, noteikti, ka bieži vien arī tavā pieredzē, kad cilvēki atnāk, tur 4 cilvēki, viņi tur taisās dzīvot, bet tā realitāte ir tāda, ka viņi varbūt 4 dzīvos, varbūt maks vēl 10 gadus, jā, un pēc tam viņi visdrīzāk sāks dzīvot 2. Un tas, ko es tā kā gribēju pateikt, man šķietami, kad 2 cilvēki lielā mājā bieži vien var pazust. Līdz ar to būtu labi izdomāt kaut kādas lietas, lai tu tomēr nejustos, ka tev māja sāk nospiest. Jā. Ir tirgus tendences arī pēdējos 5-10 gadus, ka tie, kā bija 15-20 gadus atpakaļ, ka viss būvēja 200-250 kvadrātmetru liels, divstāvīgs, ja man būs ģimenes māja, te būs liksdiņa. Un šobrīd standartā cilvēki izvēlās 120-150 kvadrātmetru, un tas arī ir optimālais. Ir, kas meklē pat vēl mazākus, ja, bet es ļoti reti, kad dzirdu, kad meklē lielākas. Jā, tieši tā, tāpēc, ka tas viss ir jāspēj gan sasildīt, gan arī uzturēt, gan apdzīvot. Tieši tā, jā. Tīrīšana bieži vien lielākā problēma. Labi, draugi, paldies par šo epizodi. Ja arī jūs vēlaties kvalitatīvu projektu par atbilstošu cenu 3D AD, spēs jums to nodrošināt.